Labu dienu, cienījamie kolēģi. Mēs atvainojamies par tehnisku kļūmi, tāpēc iesākam izglītības, sociālo un kultūras jautājumu komitejas sēdi mazliet vēlāk. Laikam tas būs saistīts ar 13. datumu. Un šodien mums ir sēde numur 9. Un darba kārtībā ir 7 jautājumi. Un vēl ir uzaicināti papildus 3 ziņotāji, kas būs pēc jautājuma izskatīšanas. Aicinu 7. jautājumu par grozījumiem noteikumos par kompensācijas mācību izdevumu sekšanai piešķiršanas kārtību Saldus novada pašvaldības darbiniekiem ņemt ārā no dienas kārtības sakarā ar to, ka vairāk piekritību tomēr ir finanšu komitejai. Un šis jautājums nav sagatavots pilnībā, lai par to vēl lemtu mēs. Tātad aicinu balsot par darba kārtību, izņemot ārā 7. darba kārtības jautājumu. Kurš par? Pret atturas nav, paldies. Darba kārtība tiek nobalsota. Pārējām pie pirmā lēmuma projekta par Saldus novada pašvaldības stipendiju medus maizi piešķiršanu. Un ziņojumu uz Ginta Koškāra. Lūdzu, Ginta. Labdien! Atbilstoši saistošiem noteikumiem par Saldus novada pašvaldības stipendijas medus maizi piešķiršanu, stipendijas komisija ir izskatījusi iesniegtos pretendentus. Un kā saistošos noteikumos minēts, pamats stipendijas izmaksai domas lēmums, tāpēc to izskatām arī šeit komitejā. Vērtēšanas komisija ir nolēmusi piešķirt šo stipendiju 2 personām, Mārcim Kaļišķukam, kurš mācās Rīgas Tehniskās universitātes 1. kursā, būvniecības fakultātē, un Ievai Andersonai, precizēt mācību iestāde. Viņa mācās Latvijas universitātē 3. kursā, kā pirmsskolas un sākumskolas skolotāja. Tur bija kļūda. Jā, lēmuma projektā bija neprecīzi atsūtīts. Bija ārkārtīgi labāk nekā izskatās pašreiz. Jā, diemžēl šeit bija sagatavojusi, bija ieviesties kļūda. Pretendentam, kurš mācījās šajā mācību iestādē, diemžēl viņš nebija iesniegts dokumentus minētajā termiņā un arī nepilnā apjomā. Tātad mēs pašreiz izskatām lēmumu projektu ar kļūdas labojumu. Vai ir jautājumi, lūdzu? Precizējums izklāstošajā daļā. Jā, lūdzu. Pretendentu skaits. Jā, precizēts arī, ka tika iesniegti 3 pretendenti, nevis kā minēts dokumentā 5. 3 pretendenti, no kuriem 2 tika izvirzīti stipendijas saņemšanai. Jā, labi, paldies par kļūdas labojumu. Vai jautājumu, precizējumu, ja nepāriem pie balsošanas. Kurš par? Pret? Vienbalsīgi, paldies. Lēmuma projekts par Saldus novada pašvaldības stipendiju medus maizi piešķiršanu tika virzīts uz domas sēdi. Otrais lēmuma projekts par Saldus novada domas 20. gada 27. augusta saistošiem noteikumiem numur 20 par sabiedrisko kārtību Saldus novadā. Un mums ziņo Līna Vilmana Mežaniece, lūdzu. 27. augustā doma pieņēma saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību Saldus novadā. Noteikumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu sniegšanai. Ministrija ir atsūtījusi iebildumus, kurus ievērot mēs esam veikuši grozījumus un sagatavojuši jaunā redakcijā šos noteikumus. Varu piebilst, ka mēs par pamatu izmantojām iepriekšējos noteikumus un citu pašvaldību spēkā esošos noteikumus. Tomēr ministrijai bija iebildumi visvairāk saistībā ar to, ka daļa no mūsu noteikumiem bija atbilst sīkiem huligānismam viņu uzskatā, un tad tā kā ir jauns administratīvā pārkāpuma process, tad nav īsti vēl tā prakse, un tad piekritīsim ministrijas viedoklim, pieņemsim noteikumus tādus, kā viņi ir ierosinājuši, un tad ar laiku skatīsimies, kā veidosies tiesu prakse. Jā, mums ļoti sarežģīti ar tiem noteikumiem. Mēs gandrīz katrā komiteja izskatām šos noteikumus. Vai tagad būs tā, ka mēs esam ņēmuši vērā visas iesaistītās puses? Mēs esam ņēmuši vērā visu, ko ministrija iebilda, un tad piemērosim praksē un redzēsim, kā tas veidosies tālāk. Lūdzu, vai ir jautājumi?
Jā, diezgan pamatīgi, jā. Labi, pārējām pie balsošanas, kurš par projekta atturas nav, lēmuma projekts par saistošiem noteikumiem numur 20 par sabiedrisko kārtību Saules novadā tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais trešais lēmuma projekts par precizējumu Saules novada domas 20. gada 27. Es atvainojos 24. septembra sēdes lēmumā par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu. Ziņo deputāti Inte Vanaga, lūdzu, Inte. Labdien visiem! Septembra domas sēdē, kad tika izskatīts jautājums par sociālā dzīvokļa statusu piešķiršanu, tika minēts viens dzīvokļa numurs, bet jāprecizēja tehniskas dabas kļūda ir ieviesusies. Un ir cits dzīvoklis, kam piešķirts ir sociālā dzīvokļa status, par cik sociālā dzīvokļa statusu pieņem un atceļ tikai ar domas sēdi, kad uz domas sēdi virzam lēmumu projektu, kad tiek precizēts 24. septembra sēdes lēmums par sociālā dzīvokļa statusu noteikšanu un aizstājot teksta daļu Rīgas iela 2330 ar precizēto dzīvokli, kas ir Rīgas iela 23, dzīvoklis 20. Paldies, vai jautājumu? Vienot pāriem pie balsošanas, kurš par projekta atturas nav. Es tik vēl gribēju pieminēt, kāpēc šīs tehniskā kļūda mums šī mēneša mājokļu un sociālo jautājumu komisijā bija 74 iesniegumi, 74 lēmumu projekti, 3 stundās iedzīvotāju iesniegumus izskatījām. Arī uzaicināts bija personas, izpildu direktors bija tā kā darba bija sprints un varbūt es neatrunājos, ka tā ir kļūda dēļ apjoma, kas radusies, bet esam pamanījuši un tagad novērsīsim to. Paldies. Turpmāk bez kļūdām. Centīsimies. 4. lēmuma projekts par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļiem Saulgriežu 2 Ziņu pagastā, lūdzu. Jā, kā jau minēju, kad sociālā dzīvokļa statusu piešķir un atceļ ar Saules novada domas lēmumu. Saulgriežu 2 Ziņu pagastā pašvaldības dzīvoklim bija šis sociālā dzīvokļa status, īres līgums ar īrnieku ir beidzies, dzīvoklis ir atbrīvots un ir doma šo īpašumu pašvaldības nodot publiskā izsolē. Līdz ar to ir lūgums atbalstīt lēmumu projektu, kad šim dzīvoklim tiek noņemts nost sociālā dzīvokļa status, jo uz atsavināšanu nevar iet sociālais dzīvoklis. Likums paredz, kad sociālie dzīvokļi ir tie pašvaldības īpašums, kuri netiek nodot atsavināšanu. Tātad lēmuma projekts ir atcelt sociālā dzīvokļa status Saulgriežu 2 Ziņu pagastā. Paldies, lūdzu, jautājumu. Ja nav, pāriem pie balsošanas, kurš par projekta atturas nav, lēmuma projekts par sociālā dzīvokļa statusu atcelšanu dzīvoklim Saulgriežu 2 tiek virzīts uz domas sēdi. 5. lēmuma projekts par dzīvokļu rūpniecības ielu 2A 21 Pampāļos īres tiesību izsoli. Lūdzu, ziņo Inte Vanaga. Jā. Saules novada pašvaldība ir saņēmusi privātpersonas iesniegumu ar šādu lūgumu, lai konkrētu dzīvokli, kas pieder pašvaldībai, bet nav izīrēts kā palīdzības dzīvoklis iedzīvotājiem, nodot īres tiesību izsolē. Šī persona nevar pretendēt, jo viņa neatbilst likuma normatīvajiem aktiem, lai viņai sniegtu pašvaldību palīdzību. Tātad tās ir īres tiesību izsoles, kad cilvēks var uz zināmu laiku iegūt īpašumu, ne īpašumā, bet lietošanā pašvaldības dzīvokli. Un brīvs, neizīrēts un arī personas, kas atrodas reģistrā rindā, nav izteikuši vēlēšanos īrēt Rūpniecības ielā 2A 21 labiekārtotu dzīvokli, kas sastāv no 74 kvadrātmetriem.
Tātad īres tiesību izsolē sākuma cena, kā nosaka mūsu noteikumi, ir 30 centi par 1 kvadrātmetru. Un, ja šī persona ir vienīgā, kas piedalās īres tiesību izsolē, tad kāpums solis 5 centi un 1 kvadrātmetra cena uz 5 gadiem ir 35 centi. Pareiķinājusi, ja ir viens pretendents, tad īre sastāv 25,90 € mēnesī par šo labiekārtoto, man liekas, 3 istabu dzīvokli. Ņemot vērā faktu, kad pilsētā privāta persona prasa 180 un pat vairāk eiro par īri plus komunāliem maksājumiem, tad, man liekas, labiekārtots dzīvoklis, labi, viņš ir Pampāļos, bet par ļoti saprātīgu cenu var piedalīties īres izsolē. Tātad drošības naudiņa tiek noteikti 30 € un reģistrēšanās maksa 5 €. Sīkāk par noteikumiem noteikti būs publicēts arī Saldus mājaslapā. Jums jautājumi? Ja nav, pārējiem pie balsošanas, kurš par? Pret atturas nav. Tātad par dzīvokļu rūpniecības ielā 22A21 Pampāļos īres tiesību izsole tiek virzīts uz Domes sēdi. 6. lēmuma projekts par grozījumiem Striķu sākuma skolas nolikumā. Ziņo deputāte Vineta Volera, lūdzu. Un Valdis Dīriņš, lūdzu. Es runāšu. Jā. Tātad cienījamie kolēģi komitejas jums iesniegts un sagatavots lēmuma projekts, kurš ir izskatīts Izglītības jaunas lietu komisijā un runa iet par Striķu sākuma skolas nolikumu grozījumiem saistībā ar šo mācību gadu un, kā vienmēr, uzsākot jaunas mācību gadu, skolas pārvalda atbilstību esošai kārtībai attiecībā pret nolikumiem. Nolikumā ir veikts vairākas izmaiņas. Arī Striķu sākuma skola ir tā skola, kur ir Izglītības valsts kvalitātes dienestā licencējusi pamatu programmu, pamatu izglītības pirmā posma, no 1. līdz 6. klasei. Jā, pamatu skolas. Bet viņai bija šī programma? Nē, mums tām skolām, kam licencē šīs pamatu programmas, mums ir pamatu programmu pirmā izglītības posma, ar tiem profesionāliem virzieniem. Tagad saistībā ar šo jauno kompetenci izglītību, ja jūs ievērojat iepriekšējās 2 domas redz, mūsu lielās Drūmas vidusskola, Saldus vidusskola, visi viņas arī licenzē pamatu programmas, gan vidusskolas, gan pamatu programmas posmā. Šeit otrs punkts labots ir saistībā ar gramatisku labojumu, kas ir aizrādījums Izglītības kvalitātes dienestu, kad jāraksta ir attiecīgā programma, jā, ar vārdiem pirmā posma, nevis šādā ciparā, kas attiecas par svītrot 21.3. teikumu. Šeit tātad svītrojums ir mācību plāna saskaņojums ar skolas direktoru vietnieci, tad Striķu sākuma skolā skolas direktors vietnieci vienkārši nav. Jā, līdz ar to visu dara direktors. Tas, kas attiec uz visu nolikumu, arī Striķu sākuma skolas nolikumu 45. punkts, ir tie daudzie apakšpunkti, kurā iekšā ir noregulēti iekšējie kārtības noteikumi, ar kuru skolu strādā vai pēc kuriem strādā. Tad šajā gadījumā Striķu sākuma skolas direktoru konsultējoties Izglītības valsts kvalitātes dienestu, viņi vienkārši norādīja, ka ļoti daudzos darba kārtības iekšējos noteikumos skolā viņai šie daudzie apakšpunkti, kā atsevišķas nelielas iekšējās kārtības, jau ir iekļautas lielajos kārtības noteikumos, līdz ar to ir svītrojami ārā kā atsevišķi nevajadzīgas lietas. Un pēdējais grozījums ir 52. punkta pēdējā teikuma daļa, ko esmu nocitējis. Tātad Striķu sākuma skolai līdzīgi kā visām citām pašvaldības izglītības iestādēm, pašvaldība ir nodevusi skolu uzdevuma funkciju realizācijai pašvaldībai piederošo ēku, zemi, mantas. Tad šajā gadījumā Striķu sākuma skola pirmā daļa ar zemi un ēkām, kurā tā atrodas paliek spēkā, bet otrā teikuma daļa, tā rakstīts otras zemes gabals noteiktā platībā ar attiecīgo kadastru apzīmējumu Striķu skolai vairs nav, jo tas ir atsavināts.
pašvaldība to ir izdarījusi? Jā, pašvaldība ar Zvārdas pagastu pārvaldes ierosinājumu ir atcerinājuši šo nelielo zemes gabalu, un kā jebkurš lēmums, tātad tās izpildi tiek nodota skolu direktorei, tātad ar pienākumu nodrošināt šo grozījumu atbilstību likuma prasībām un par to paziņot Izglītības valsts pārvaldes dienestam. Paldies! Paldies, ļoti gari un saprotami. Vai ir jautājumi? Nav. Paldies, pārējiem pie balsošanas. Kurš par pret atturas nav? Tātad lēmuma projekts par grozījumiem Striķu sākuma skolas nolikumā tiek virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izsmelti. Es atgādinu deputātiem, ka ir iesniegt arī informācija jums e-pastos par goda rakstiem, izvirzītiem kandidātiem. Jā, vai mēs gribam iepazīties? Juris saka, mums pašreiz tas jādara, bet mēs varam iepazīties, jo e-pastā jūs saņemat šo informāciju. Ja drīkst nelielus komentārus. Lūdzu. Tātad šāda veida informatīvs materiāls arī par ieteiktiem mūsu novada cilvēkiem uz pašvaldības apbalvojumu godaraksts informācijai tiks arī pievienot finanšu komitejai. Un teritoriālā komitejā tātad tiks iesniegti lēmuma projekti ar šīm personām, kas ir norādīts un izvirzīts uz pašvaldības apbalvojumu godarakstu. Un šajā informācijā centos apkopot, tā es teiktu, personu, kur tiek izvirzīta pašvaldības apbalvojumam un iestādi vai biedrība vai organizācija, kura izvirza attiecīgo cilvēku, varbūt ar dažam labam ar kādu komentāru. Vai jums deputāti ir jautājumi par izvirzītajiem kandidātiem? Nav. Paldies, mums nevajag balsojumu. Paldies, ka mēs tikai iepazināmies un savu viedokli vēl varēsim izteikt domas sēdē balsojumā. Labi, paldies. Šodien esmu aicinājusi informēt Kristu Vīndeci, tiks vadītāju, kā mums ir veicies kultūrā pavasara un kā veidas pašreiz. Varbūt akcents arī par ierobežojumu, kas pat ir pieņemti. Lūdzu, Kristu. Vasara mums ir diezgan darbīga. 9. jūnijā, kad atcēla ierobežojumus, tad arī mēs, ņemot vērā šo informāciju un vadlīnijas, veidojam dažādus pasākumus. Sporta nozarē no marta Rozentāls skrējiens pārcēlās uz septembri, organizējām 2 dienās, lai nodrošinātu šīs plūsmas. No dalībniekiem bija dažādas atsauksmes, ļoti daudz teica, ka viņiem patīk rudens, jo martā ir grūti, tā kā visu ziemu sēdēts istabā un rudenī labāk rezultāti esot. Un arī patīk tas, ka starts un finišs bija laukā. Mums gan no tāda pilsētvides viedokļa rudenī bija grūtāk, jo tā bija sestdiena, viss devās uz tirgu, jo martā tomēr uz tirgu tik aktīvi nedodās, līdz ar to iedzīvotāji bija neapmierināti, ka bija aizslēgtas daudzas ielas. Bet nākamgad mēs tomēr pieņemam lēmumu, ka marts ir Rozentāla jubilejas mēnesis un nākamgad arī pusapaļi Rozentāla jubileja, tā kā mēs rīkosim tomēr martā. Jāpaslavē sporta biedrības, kas vasaras laikā organizēja daudzas vietējās sacensības, novada mēroga un arī daži Latvijas mēroga, tā kā tur viss bija kārtībā. Par turismu nozari pirmajā Covid vilnī turismu speciālists izbrauca visus pagastus, apsekoja vides objektus, dabas takas un arī viškokus. Un vasaras laikā sagatavoja ļoti lielu pārskatu, nozīmīgu pārskatu par to, kāda ir esošā situācija un ko vajadzētu uzlabot. Un no pagājušās nedēļas mēs esam aicinājuši pagastu pārvalžu vadītājus kopā ar cilvēkiem, kas viņu pagastā organizē šī turismu dzīvi. Tas ir biedrības, cits vienlīdz biedrības, cits kultūras darbinieks, ir dažādi. Un šajās pārunās mēs izstāstam savu redzējumu, viņi mums stāsta, vai tas ir privāti īpašums vai pašvaldības īpašums, līdz ar to mēs paskatāmies, ko pašvaldība var uzlabot, ja var uzlabot. Un viņi liek iekšās tātad programmās, kas ir 21. un 28. gadam, to, ko vajadzētu uzlabot.
Kopumā situācija novadā ir laba, mums ir potenciāls, kur augt. Mēs arī īpaši aicinām pagastu pārvalžu vadītājus stāstīt mums vai meklēt savos pagastos daļdārzus, jo tā ir niša, kas mums vēl novadā tā kā nav attīstīta, šāds turismu piedāvājums mums nav. Ja runājam par turistiem, tad, protams, šovasar Baltijas valstis. Beidzot pie mums bija Igauni, jo Igauni šim pie mums nebija aktīvi, tā kā Igauni, protams, lietuvieši, ne tikai makšķerēt, bet arī sēņot un skatīties. Jā, sāļoties, protams, tas vairāk pie jūrā, bet mums prieks, ka izmantoja gan spēli, līdz šaus izdomātu spēli par plaukstvelumu saldu, un patiešām turistus mēs redzējām. Izdevās mūsuprāt arī garšu nedēļu, uzņēmēji, ēdināšanas uzņēmēji ļoti apmierināti ar rezultātiem, un noteikti to arī turpināsim. Kapelē nams visu vasaru ir darbojies radošajās darbnīcās, cilvēki ir ļoti apmierināti ar šo piedāvājumu, to izmanto, kā arī viņi ir tie, kuri uzņēma turistu grupas un abas gides arī ļoti daudz stāstīja par salu. Kultūras nozarē amatieri ir atsākuši vasaras laikā savus mēģinājumus. Skatīsimies, kā būs tālāk. Šorīt kultūras ministrijas teica, ka lems šodien par šo jautājumu. Protams, visu organizējām pēc noteikumiem, bet jā, cilvēki, protams, bija neapmierināti kaut vai šīs muzikālais vakars Saldus ezerā. Bija gribētāji daudz vairāk nekā mēs varējām šajā teritorijā ielaist. Bet mēs nodrošinājām radiofrekvenci, tā kā katrs varēja klausīties arī tuvākajā apkārtnē savā automašīnā. Čaklā skvēra muzikālie vakari pilnīgi par brīvu, kultūras paviljons, kur bija cits piedāvājums par maksu. Tiks centrs piedalījās arī Pierobežu festivāla organizēšanā. Parkam februārī bija rezervēta katra nedēļas nogale. Tad no 1. augusta, tātad, kad atcelšos ierobežojumus, bija labvēlīgais tips, šlāgermaratons ar Remo Paulu, saldie vārti un garš festivāla noslēgums. Septembra beigās, starp pamanījāt, lielās ielas svētki bija, un visas telpas pielāgojām arī šiem te noteikumiem. Tātad mūzikas mākslas skolā uzzīmējām schēmu, Avotu ielā jaunu schēmu, mūzikas mākslas skolā mums ir jānodrošina plūsmu, lai nesaskartos ar skolēniem. Līdz ar to nopirkām, zināt, kā lidostā tās lentas, un tad jo apmeklētāji nevar saskarties ar skolēniem. Tā kā diezgan daudz darījām, tas prasīja arī papildus finanšu lietas. Un kultūras darbinieki ir atsākuši savu tikšanos, bet no septembra mēs esam klāt aicinājuši arī Brocēnu novada kultūras darbiniekus, un rīt jau tiekamies otro reizi. Mēs esam pārunājuši aktuālo, esam paskatījušies, kā vasarā darbojušies, esam visu izpētījuši, ko katrs pagasts ir darījis. Turpmāk arī strādāsim kopā un domāsim, kā turpmāk strādāt. Jaunie noteikumi, kas ir mainījušies jau no piekdienas, 11. un 18. novembrim bijām izstrādājuši 2 plānus. Šobrīd izskatās, ka ir plāns B, kurā cilvēki nevar pulcēties, jo gājiens skaitās intensīvu kustību un tur nevar būt ne vairāk kā 300. Aicināsim izglītības iestādes svecītes likt katrs pie savas skolas, lai vakarā ir gaismiņu pilsētas iedzīvotājiem. Mums arī ir kāds aicinājums, kur mēs izsludināsim vēlāk, jo mēs vēl gaidām, kā situācija mainīsies. Bet mūsu iecerē pārcelsies uz kādu citu gadu, kas bija sākotnējā. 18. novembrī arī bija plānots koncerts laukā. Šobrīd pēc jauniem noteikumiem arī tas ir aizliegts, drīkst būt tikai fiksētas sēdvietas, tā kā domāsim, ka tajā brīdī, kad tiks pasniegt godraksts par translāciju, lai cilvēkiem ir iespēja arī to vērot, kas nav bijusi iepriekšējos gadus iespējami, tā kā nodrošināsim to. Skatīsimies, kā attīstīsies situācija, bet, manuprāt, būs ļoti grūti strādāt arī pagastiem, jo tas nozīmē, ka nedrīkst būt arī neviena balle. Arī jaunā gada balle automātiski atkrīt arī sporta kallē. Jā, tā ir. Tas taču tālu vēl mums labosies situācija. 31. decembrim ir šobrīd šie ierobežojumi, jo arī raķetes nevar šaut, jo 12. ir katram jābūt savā mājā. Tā, mēs, protams, ievērosim noteikumus un ko es aicinātu? Ziepes mājas 2 metri. Jā, ļoti labs aicinājums. Jā. Paldies, man liekas, ka cilvēki pašreiz tā kā vairs neievēro tā kā maijā, kad bija veikalos vērojot, cilvēki ir aizmirsuši. Tā kā aicināsim tiešām.
tos piesardzības, ko mēs varam paši izmantot, neko neprasot no viena, un sargāsim savu veselību. Jā, paldies, es gribu uzteikt par pasākumiem Kalnsētas parkā, kā iedzīvotājs, par to, ka šoreiz īpaši pašvaldības policiju un arī visus darbiniekus, jo šoreiz kā iedzīvotājs es varēju tiešām mierīgi dzīvot, jo mašīnu plūsma, kas bija novirzīta uz Ābeļdārzu, tiešām ļoti daudz palīdzēja. Netraucēja dzīvot pārējiem un arī pārvietoties tiem, kuri bija ieradušies. Tā kā paldies jums par to māču. Tā, paldies. Esmu aicinājusi arī Saucerītu Leviču pastāstīt. Es saņēmu ļoti daudz jautājumus par to, kā iet skolās ar Covid situāciju. Lūdzu, Saucerītu, nāciet pastāstīt, kā mums veicēs skolā. Sveicināti. Šobrīd mēs esam tādā situācijā, kādā mēs nekad neesam bijuši. Šo tekstu mēs esam dzirdējuši arī televīzijā un masu medijos. Un mums jāmāk pielāgoties un ievērot tos nosacījumus, ko mums ir izdevusi valsts. Tātad saistībā ar šo te epidemioloģisko situāciju valstī ir izdot noteikumi numuru 360, kurā ir aprakstīti ieteikumi, kādā veidā rīkoties izglītības iestādēm. Un ir izstrādāti arī ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Tuvāk par šiem noteikumiem un ieteikumiem var izlasīt izglītības un zinātnes mājaslapā pie sadaļas aktualitātes 2020-2021 mācību gads. Tas, kas attiecās uz mūsu izglītības iestādēm, tātad ņemot vērā šos ieteikumus, kuri ir izstrādāti valstī, katrā izglītības iestādē ir izstrādāti noteikumi, kā tiek organizēts gan izglītības process, gan stundas, gan starpbrīži, gan ēdināšanas organizācija, gan arī dažādu telpu uzkopšanu un bērnu pārvietošanās. Visvairāk jautājumus esam saņēmuši tieši par mācību procesu organizēšanu. Tātad valstī ir šie 3 varianti, A, B un C. Mūsu skolas šobrīd ir izvēlējušās pārsvarā A variantu, tātad bērni mācās klātienē, bet ir arī skolas, kas ir izvēlējušās jau sākotnēji B variantu. Tas nozīmē, ka atsevišķas klases ir šajā attālinātajā procesā. Bet vēl šobrīd, saistībā ar šo situāciju, kāda ir izveidojusies ar šo te Covid infekcijas izplatību, ir jautājumi par attālinātu mācīšanās procesu. Kas notiek, ja ir kāds bērns saslims, vai arī viņš ir bijis kā kontaktpersona? Tad šī situācija ir šāda. Ja ir bērns saslims, vai pieaugušais kāds, kas ir izglītībā iesaistīts, ir saslims, tad šis te slimību profilaks konsultāciju centrs informē šo te vecāku vai ģimeni vai bērnu vai ģimenes ārstu, un tad savukārt šis te centrs vai ģimenes ārsts informē skolu. Un ir 2 varianti. Pirmais variants, ja ir bijis kāds saslimušais, klase iet attālinātā mācīšanās procesā visi klasi. Un savukārt, ja bērns vai pieaugušais ir bijis kā kontaktpersona, tad viņš iet pašizolācijā. Un mūsu pašvaldībā šī kārtība ir tāda. Šis centrs vai ģimenes ārsts informē izglītības iestādi, izglītības iestāde informē izglītības pārvaldi, un savukārt mēs informējam izpilddirektoru. Jāsaka, kā Krista pirmīt teica, mūsu novadā šī situācija ar šo te Covid-19 ir salīdzinoši laba, ja paklausās, kas notiek tā kā blakus, varbūt novados un valstī. Un es ļoti ceru, ka mēs dzīvosim tā kā šobrīd, vismaz tā kā šobrīd. Bet, protams, ka ir jāsako šai situācijai un jāskatās, kādus lēmumus pieņem mūsu valdība. Tas tā īstenībā viss. Kad tad pašvaldība, kad skola aizslēdz, jo ir mainījušies noteikumi, augustā bija cits,
cits variants, un tagad jā. Pašreiz ir tas ziņošanas Jā, mehānisms. šobrīd ir šis ziņošanas mehānisms, jo šie ieteikumi izglītības iesādē piesardzības pasākumu īstenošanai bija pieņemti 1. augustā, ja pamatojoties uz tiem izstrādāja skolas savas kārtības, un savukārt 5. oktobrī šeit ir izdarīts izmaiņas šajos noteikumos, un tad ir šis ziņošanas kārtība, tā varētu teikt. Es arī aicinu tad zvanīt uz skolu, uzdot šos jautājumus vecākiem, kas nav, ja kaut kas nav skaidrs, skaidrot uz vietas un ļoti rīkoties skolas vadībai, ļoti aktīvi rīkoties, lai saprastu, kā mēs viens otru varam pasargāt no saslimšanas. Paldies, vai ir vēl kādam jautājumu, lūdzu? Jā, es gribētu kā skolas vadītāji arī vērsties pie vecākiem. Skola ievēro visus noteikumus un ir izstrādājusi jau kārtības no 1. septembra ar to, kā bērni iekļūst skolā. Tās nav vienas durvis, tās ir pa grupām, kā viņi mācās. Un būtu ļoti liels lūgums arī vecākiem sekot līdzi bērniem pēc skolas apmeklēšanas, kur jūsu bērni atpūšās, kur viņi iet. Un man būtu aicinājums pārnāt ar bērniem, lai viņi atpūtas vietas neizvēlas lielveikalos, kur viņi sēž pirmajos stāvos, neizvēlas atpūsties autoostā, kur patiesībā ir visvairāk cilvēku, kas pārvietojas un ar iespēja ar dažādiem cilvēkiem tikties. Tā kā es domāju, ka modriem šajā jautājumā jābūt visiem, ne tikai izglītības iestādē, bet visai sabiedrībai un vecākiem visiem mums kopā. Paldies. Un pagājušajā komitejā mēs runājām par remontdarbiem Saldus vidusskolā, tad Fabris Blūms mazliet pastāstīs, kā veicas, vai esam plānotajā laika. Tad notiek aktīvi darbi mūsu izglītības iestādēs, konkrēti pirmsskolas izglītības iestāde Zīlīte. Darbi norit pēc plāna, nobeigumam tuvojās ārējie darbi, laika apstākļi atļauj. No nākamās nedēļas palaidīs siltumi iekšā un aktīvi pie iekšdarbiem. Šobrīd nav pamata uztraukties, ka plānotajā laikā bērni netiks iekšā. Tad ar jauno gadu viņiem būtu jāatgriež savās telpās. Abās iestādēs? Nē, par pirmsskolas izglītības iestādi Zīlīti. Par Saldus vidusskolu. Mēnešu laikā situācija ir, nav tik optimistiska, ir nedaudz iekavējušies darbi. Darbi ir iekavējušies dēļ autora. Projektā nav izvērtēts visi riski, visi remontdarbi, konkrēti par iekšdurvīm, kur šobrīd mēs gaidām risinājumus no autora. Un attiecīgi tās būs arī papildus izmaksas. Tāpatām vienā vietā projekttelpā ir ekspertīze nepieciešama, lai saprastu, kāds var būt risinājums rekonstrukcijai. Tā ir projekttelpa. Tā kā darbi iet, bet neiet tik raiti. Bet būvnieks strādā, ir kaut kā darbiņi, kur atkal iet uz priekšu, tajos, kur plānotajos neiet. Labi, cerēsim tomēr, ka viss veiksies ļoti labi. Bet uz tādas optimistiskas nots šorīt no rīta atvērām iepirkumu pirmsskolas izglītības Sienāzītī, Butnāros, 7 pretendenti. Tā kā tas ir labi. Un šobrīd cenas tur ir labas, speciālisti izies cauri un pēc plāna pavasarī 2 grupiņām, 40 bērniem, būtu vietas pirmsskolas izglītības iestādēs Sienāzīti, Butnāros. Paldies. Man jautājums par vidusskolas remontdarbiem, kad tur plānojās, ka varētu atsākties notikt procesi? Šeit varbūt vienā teikumā šādas rekonstrukcijas mēs varam optimistiski rēķināties, bet šādas rekonstrukcijas jārēķinās, ka viņas to gadu iet. Ar nākšu septembru, ja? Tas laikam arī būtu. Mēs varam gribēt ar lieldienām, varbūt pēc jaunā gada, varbūt daļēji, bet arī normatīvi. Tā kā skaidrs, ja būtībā ar nākšu mācīt. Tas laikam arī tas reālākais arī būtu. Bet gribam mēs ātrāk. Pie šādām, kad viss sienas ir izjaukts un pārbūs, tā Latvijā rāda, ka tas gads jārēķinās.
Labi, paldies, komitejas sēde tiek slēgta. Paldies visiem par darbu. Paldies ziņotājiem.